Gribējām paplašināt iespējas arī cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem iesaistīties spēlē un tikt biežāk ārpus savas ierastās vides. Tā par apņēmību izveidot pirmās starptautiskās bočas sacensības, saka tās rīkotāji. Par to norises Kuldīgā stāsta Skrundas televīzija. Manēžā ienāk jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas. Tie ir savu valstu labākie bočas spēlētāji un izcīnījuši tiesības piedalīties starptautiskajās sacensībās. Latvijā tāds bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām tiek rīkots pirmo reizi. Ar laiku mēs sapratām, ka vajadzētu arī nedaudz plašāku cilvēku loku iesaistīt sacensībās, un tie būtu skolēni, kuriem smagi garīgās attīstības traucējumi. Nādija Strazdiņa ir arī izstrādājusi metodisko materiālu, kā šo spēli mācīt. Skolotāji atzīst, ka arvien vairāk ir jādomā nodarbības šiem jauniešiem, jo statistika Latvijā ir nepielūdzama. Cilvēki ar garīgu atpalicību skaitliski pieaug. Ja 2009. gadā tie bija teju 16 800, tad pēc 4 gadiem jau gandrīz par 1000 vairāk. Sacensību dalībnieki no citām valstīm atzina, ka šeit atbraukuši gūt pieredzi. Piemēram, Ukrainā vēl spēr pirmos soļus tā spēlēšanā. Tās boča, ko mēs spēlējam, atšķiras no šī, tāpēc mums ir interesanti atbraukt un paskatīties, ar kādu inventāru, jo tie ir dažādi. Noteikums mēs zinām, bet vislabāk to ir redzēt praksē. Bočas spēlē uzvar precīzākie, kur ar savu bumbu trāp vistuvāk mērķa bumbai. Spēle liek ļoti koncentrēties un domāt strateģiski. Dalībnieki vispirms tiek atlasīti pēc spējām, tad izveidotas 2 divīzijas, atbilstoši atlasēji. Jaunieši sacentās dubultu un komandu spēlēs. Pirmkārt, es domāju, viņi vispirms sacenšas paši ar sevi, pārvar sevi, lai saprastu, ka var paši bez palīdzības kaut ko izdarīt. Daudziem tas ir pirmo reizi, arī vecāki bija grūti pierunājumi, lai laiž braukt. Jāripina bumbas, lai varētu tuvāk dabūt bumbu. Vienkārši punkti arī jāgūst, jau jādomā ar galvu, gribi, negribi. Gribās jau uzvarēt. Jāskatās jau, cik spēcīgi ir pretinieki. Jācenšas precīzi mest. Sacensības notika 2 dienas. Papildus jauniešiem bija iespēja piedalīties arī radošajās darbnīcās. Sacensībās dubultu spēlēs vislabāk veicās Gaujienas internāta pamatskolai. A divīzijā uzvarētāji bija lietuvieši, bet B divīzijā Igaunija. Ieva Benefelda, Lants Perševits, Skrundas televīzija.